Eju atkal uz copu. Uz vienu nelielu meža ezeru. Jāpaskatās, kur te varēs tikt klāt. Izskatās, šitajā galā ir aizaudzis viss. Nāksies kādu gabalu paiet, lai atrastu vietu, kur var pieiet. Ir rudens. Noteikti kāda skaista zivs pieķersies šodien. Skatīsim, kas mums šajā ezerā būs. Gan jau būs interesanti zivs. Līdaks, asars noteikti. Līdak un asar noteikti jau te ir. Man liekas, nav tāds ezers, kur viņi nav. Superīgi, superīgi. Labs skats, ne? Jāiet skatīties. Kaut kam jau te ir jābūt. Tā nevar būt, kad nav. Jo iesim tepat pamēģināsim. Jā. Sēnīts arī ir. Lietas bija nesen kā diezgan pamatīgs. Noiesim te lejā, pamēģināsim. Kādu lielu, kādu zivu paskatīties, kas te ir, kas te nav. Jā, izskatās ļoti potenciāli vieta, kur varētu būt kāda zivs. Šoreiz man līdzi ir tas iepriekš, kas man bija mazais big biting un mikrodžigiņš. Mikrodžigi makšķerīti vēl arī šitādi maziņi līdz 5 gramiem. Līdz 5 gramiem tādi mazā makšķerīti, asars, ko paķert. Pamētās paskatīsies, kas te būs. Tā. Laiks smuks. Lietas izskatās šodien nebūs. Pirmais iemetiens. Skatīsimies. Līdz kamēr stelē. Pirmajā iemetienā pirmā zivs. Vai norāvās? Asars bija. Asars copi jau. Pirmajā iemetienā jau. Opā. Uzlikt karpelānu rotiņu. Pamēģināt. Bija iebrauc Dekatlonā. Tur bija tādi lētie rotiņi. Un tagad pamēģinu. Viss strādā ļoti labi. Komplektā 5 vai 6 rotiņi bija. Un visi strādā labi. Kā iemet drus pavēlk jau strādā. Bet kāpēc viņš negribēja bildēties? Viņiem patīk ar tādām klinšu malām. Tiem asariem. Laikam gaiņāja mazo kādu. Paņēma. Īrām. Pirmais palika galā asarītis, jā. Ir, ko pirmais asarītis ir. Peldies, hopā. Šodien mums būs tāda pastaiga gar ezeru atkal. Gar krastu. Atrast skaistas zivis. Asars, līdaks. Varbūt kāda cita zivs, protams. Paskatīsies kāda grunts. Te ir. Atkal viens jau paņēma. Copi bija tikko. Te ir viņi.
Šitas ezers bišķiņ nav tik akmeņains, kā iepriekš es biju tajos ezeros. Šitā ir tāds klinšaināks vairāk, nav tie mazi sīkie akmeņi tik daudz. Grunts izskatās, te pie krasta arī ir akmeņains. Bet tālāk tur neizskatās, ka būs tāds tīkdīgt akmeņains, kā man te bija iepriekš. Tajos ezeros. Pamakšķerēsim. Tad jau vairāk sapratīsim, kas te ir. Hopts. Paņēmu tagad mazo bigbaidi uz pigčadi. Tāda krāsa tā kā asaram. Iemet vienu copu tikko bija. Bet neuzķērās. Tā bija kaut kāda mazā sportiskā siļķīte. Bet copēt gribēja. Tieši, ka gāja zālēs uzlicis. Re kakao bija. Nepaņēma. Te pat viņi ir. Nāc vēlreiz. Akal te patām. Tur, kas tas tāds ir? Nē. Šis nav tas. Nav tas. Tā uzbruk, bet kaut kā nepārliecinoši uzbruk. Labi, pamainīsim citu mānekli, redz. Tāds viņš izskatās. Šitādi te pamēģinās. Bišķi mazāk, bet tā nav, tas nav pigčats. Tas kaut kādu citu izstrādājumu. Bet kas tas ir? Ar tiem trīsžugurīšiem. Tāpēc dzeltens, vēl sarkanīgi dzeltens, tāda interesanta krāsa. Gaišais tāds, un nebija cope. Tāda zaļa, kaut kā zaļais te labāk pat. Tāda apsetāķa, tāda zivtiņa interesanta, bet nevienam negaršoja. Tādu varbūt kāds iegribēs te, var pamēģināt. Uz super džerkiņu. Tādu jau jūs redzējuši šito džerkiņu. Šito gan ass arī var paņemt, jebkur zivs. Viņš ir neliels tāds. Pēc pirmā iemetiena nekā nebija. Priekš te varētu teikt 2 dienas lietas līja. Uzliksim šitādu te woblerīti. Šitas woblerīts man vienmēr glāb no situācijas. Ja neko neņem, tad šito peldošo ar lielām acīm tādām bieži vien paņem. Viņš peldošais woblerīts tāds. Tas man ir jau ļoti sen. Un diezgan labi strādā vienmēr. Ja neķerās, tad uz šito bieži vien paķer kāda zivtiņa. Gan liela, gan mazā. Gan asarīts, gan līdaka. Redzēsim, kā tad te viņš būs. Pagaidām, kur esmu makšķerējis uz viņu, esmu noķēris. Tas ir interesants māneklīts. Tas man jau ir vairāk kā 10 gadus. Es taču tagad taisu filmu, parādu, ka tu tiešām strādā. Lai nav izgāšanās. Es tev te lielu nevienu zivu nevar noķert uz tevīm, ja? Kā tad tas tā būs? Tiešām. Negribu izrādīties laikam šoreiz. Man liekas, kad iepriekšējā filmā no laiviņas, tad tur, man liekas, varēja redzēt, kad viena asaris uz viņu bija izvilcis. Bet šoreiz viņš man negrib, kad es viņu pieminu.
Tad viņš negrib parādīt, kā viņš ir strādājošs. Kāpēc tā? Kāpēc tu man gribi tā pievilkt? Labi, noteikti nav īstā vieta priekš tevī. Beidzot uz naturālo raudu paņēmi. Uz džerkiņu vienu līdaku paņēmi. Aha. Ojojoj, ieķērā zālēs. Norāvās. Es vēl vienreiz. Viņa diezgan bija jau kārtīgi uzķērusies, bet tomēr iegāja zālēs un nost bija. Tagad viņa kārtīgi dabūja un vairāk viņa laikam neņem. Zīvis, meklējam zīvis. Kaut kas pieķērās. Kaut kas man uzķērās, beidzot. Līdaciņa. Jā, ir viena. Skaistulīt, redz kāda. Skaisti. Ojojojojoj. Kur tu man to sportos? Nāču. Viena mazulīt uzķērās, ne? Nu peld. Aiziet. Uz džerka tādu. Tīģerīt. Uz džerka tīģerīt paņēma. Ko? Turpinām. Pigčādu, zaļo pigčādu uzliku. Ar opsetāķi. Tūlīt izvilkšu ārā parādīšu, kā tas izskatās. Opsetāķis. Ja kāds nezin, lai zina, kāds tas ir. Neko ir pigčādu. Vai bišķi nosprudis ir. Un tāds izskatās opsetāķis. Viņš tā šitā te kopā saliekās caur zālēm var vilkt. Neķerās tā. Tā viņš uzspraužās. Šitā te ops. Te ieskrūvējās tādu atsperīt. Un tad te uzspraužās gumiņu tā visu. Un tā viņš šitā nosagās var vilkt caur zālēm. Pārvietojamies uz citu vietu. Uz mikrodžigu paņēma līdzi. Oho. Ojojoj. Uz mikrodžigu paņēma līdzi. Uz mikrodžigiņu. Uz rotiņu mazo. Jā. Aha. Nāču. Līdaciņu. Līdaciņu paņēma. Skaisti. Nē. Nu, kā tev iet? Kā lai es tev paņem tagad? Tu jau man te sportos tūlīt atkal. Nē? Jā. Šito jau es tev tik viegli nevarēšu izvilkt. Nē? Mikrodžigu paņēma. Jā. Kur es te varētu aizvilkt? Jā. Tas mikrodžigiņu paņēma, ne?
Nu, tādu skaistu atkal pieķērās, un ne? Tas man pirmo reizi šitādu te nomērīsim, cik viņi gara mums. 66 centimetri. Super, ne? Atkal līdāk paņēma. Maziņā. Trešā līdāk jau. Ai. Trešā līdāk jau. O, labi, ka norāvās. Galvenais uz mazo. Uz šito te mazo. Kā viņi saucās? White bird. Līdz 5 gramiem mākšķerīgi. 66 centimetri. Tagad bija šitā bija maziņa. Bet tā vienalga bija. Pirmie pamētoja te gumiju. It kā sitiens bija, bet neņēma. Tagad iemet rotiņu un šeit te uz rotiņu ķerās. Galvenais nav ne pavadiņa, nekas. Cerams, ka nenokodīs. Pirmie te viens gaiņā ir tikai skanēja. Mazā ziltiņa lec un tik skan. Šitā te pa virs gāja, bet nevarēja redzēt, kas tas īsti bija. Big bite. Jā, man te big bites jāpasatās. Varbūt vēl kā iesaistīs kaut lielāku zīmi. Pamēģināsim. Pamēģināsim. Aiziet. Metam iekšā zaļo cūku. Pigčadi. Zaļā krāsā tādiem spīdamiņiem. Ar opset āķi. Varbūt, kad vēl kāda būs. Tā bija otrā, vienā vietā. O, ir! Vēl viena. Ej, tu nos. Vēl viena. Vēl viena paņēma. Baigi trauki. Norāvās. Jo, haidī, tā bija smuka. Trešā jau šajā vietā. Bišķi paforsēja. Jo, tās jau ir interesantāk. Tā te pastaigāja nekas neķērās tagad. Te. Kā šitai vietā uzredās man te līdaku sājam dzīvo. Interesanti. Caurpis te ir šī vietā. Pārējām uz citu vietu. Rekāda te sarkana galvīta auga. Tāda liela izaugus. Ja? Skaisti sēna. Skatīsimies, kas tad mums te ir. Astarītis uz rotiņu neņēma. Varbūt šito ņēmis. Skatīsimies. Iemetī nekā nebija. Metam vēl vienreizi. Hopā! Šobrīd nesaku nekādas copīte. Tas te ir. Bet negrib. Reku bija tikko viens uzbrukums bija te patā. Bāc! Viens atskrēja līdzi. Bija uzbrukums. Nozīmē, ka būs tūlītās. Kas tas ir, kad negrib uzreiz paņemt? Visu laiku man šitā te iet kaut kā beidzamā laikā. Bija uzbrukums. Nu, būs vai nebūs? Nāc tuvāk. Klints malai bija uzbrukums. Reku ir! Jā, paņēma!
Gandrīz uz klinti izvilku un jau paņēmu. Mazā līdaciņa. Tomēr viņi uzbruk. Nu, neārdies tikai. Tomēr viņi uzbruk. Gandrīz uz klintu uzlec virsū. Stāv mierīgi. Skaistulīt, vai ne? Maziņi, bet cope ir vismaz. Slidīgi klints. Iesim palaistiņu, lai viņi pelna, vai ne? Lai viņi pasauc savu lielo draudzeni. Ja? Labi, sarunājuši. Lielo draudzeni pasauc man. Opā. Oi. Nu, aiziet. Aizpeldēja. Metam iekšā. Citā vietā piegāja. Pēc mums saulīt spīd. Pamēģināsim iemest rotiņu. Ar lielo mānekli nekas nebija. Pamēģinās rotiņu pamest, paskatīties, kas te varbūt ir kāds asars. Bieži vieniem asariem patīk gar klintiņām. Tādām. Ne? Reku viens mazais kaut kāds atskrēja līdzi. Varēja redzēt kaut kādu maziņu zivtiņu. Citreiz arī raudas skrien pakaļ. Iemet, rauda atskrien pakaļ arī. Nav topē. Tāds te ir. Mums pastaig taciņ gar ezeru. Meklējam citu vietiņu. Skaisti līdaku noķēra Kaspars. Jā. Nu, Kaspar, vēl cārā rāda, ko tu tur esi noķēris. Pamērīsim. Tā, 66, var teikt, jā, 66. Kaspars atlaiž līdaku savu superīgo. Atā, draudzeni, atā. Pirms ieķērās lēpenēs, bet man likās, ka viens sitiens bija, kad es rāvu no lēpenēm ārā. Iemet otrais un paņem. Ko, pārgāju uz citu vietiņu. Iemetam un skatāmies, kas mums te ķerās, jā. Viņam jāpērt. Pārgājus citu vietiņu. Mēģināsim šite noķert kaut ko. Varbūt šitai vietā ir kādas. Pirmajā izšāvienā nebija. Pokš. Viens džekiņš aizlidoja. Karabīna atšāvās vaļā. Jā. Kā tā varēja gadīties? Tā arī gadās. Tāpēc, ja tā arī ir, kad nav cope. Nebija liela tāda. Nu tāda, jā. Bet viņi ielīd atpakaļ zālēs. Viņi tā izskrēja un ielīd atpakaļ. Neskrien vairāk ārā. Reku bija atkal te patāv jau. Jūs neredzēju, tu līdz paņēmis. Tad dubļi aizgāja priekšā, es nemaz neredzēju. Astu vien nospīdēja. Man pirmīt tā viena gandrīz izlecis ārā. Reku atkal, reku te pati. Man pirmīt viena pilnīgi uz akmeni gandrīz uzlec virsū, tā paņēma. Negribīgi to rotiņu grib ņemt. No.
Nu, kas ir? Neņems vairāk. Reku ir, paņēma. Aiziet. Šitā izskatās pat mazāk rekā pirmīt. Šī nav kāda cita. Zālēs nelienieks. Oj. Uz mikrodžiga ir ko pacīnīties. Nu, lec nost. Nebija jau tā doma baigi tev noķert. Nu, it kā jau bija, tāpēc jau kaitināja. Tik ilgi kaitināja, līdz kamēr uzkaitināja. Viņai normāli? Jā. Ej uz nākošo copu vietu. Te pienāc jaunā vietā. Tagad pamēģināsim šitā te pigčādu iemest. Paskatīties, vai te ir kāds zivs, vai nav. Ups, te mums nav tik viegli iemest. Izrādās. Daudz koku traucē. Opā. Aiziet. Kaut kas paņēma. Jā, ir. Viena ir. Viena līdaciņa uzķērās tomēr. Hops, neliela, bet ir. Hopā. Redzēji, ko? Viena tomēr uzķērās. Jā. Iemet un uzķērās. Tāda maziņa. Nav liela. Nav pat mērs. Oj, nu nevedēs. Lai peldēs atpakaļ savējā ūdenīti. Nu šitā te skaistu. Ops, nu metam ņūt. Opā. Oj, kā nesmak iekrita. Tad klāt nevarēja pieiet. Pārāk stāvs tur. Viena tomēr uzķērās uz šito zaļo pigčādi. Viena bija. Paskatīsimies, vai vēl kāda te ir šajā pusē. Opā! Metam. Un skatāmies. Pielēzēt. Hops. Nē. Akal paņēma. Blin! Ir. Es nezinu, šitā smukāk cīnās. Baigais trieciens bija. Šitā, man liekas, nav siļķīt. Bišķi lielāk, kā siļķīt. Tik resnāk. Hops. Bišķi. Opā. Nu labi ir, lai peld tāpat bija maziņa. Tā ir, ka es nav krastā. Otrā jau šitā ietā. Bet šī bija tāda resnāka. Tā bija kaut kāda tievā. Bišķi lielāk bija šitas. Ai. Nu vēl vienreiz mēģināsim. Hopt. Skaists mešs. Tak, ir bijuši vairāks cops uz dažādiem mānekļiem. Nav teikts, kad ir izteikts kāds māneklis, bet ir uz dažādiem mānekļiem. Cops bija gan uz džerku, gan uz gumijas, zivtiņu, gan uz rotiņu.
Nav tā izteikts, ka būtu tieši strādāt tikai kaut kāds viens māneklis. Bet vēl eksperimentēju. Šito tīģerīt arī bija 2 līdekļu cops. Pārvietojamies uz citu vietu. Atnāksim, te jāpaskatās. Varbūt te kaut kas ķerās mums šajā vietā. Pienāksim, pamēģinās. Neiemetīs, nezinās. Metam iekšā. Šitais ir viņam interesanti krāsa. Un pirmīt bija viena laba copa tieši uz šito džerku. Jā, vienreiz man bija ar tādu džerku, tādu interesantu. Tad bija tāds padziļāks ezers. Lai tādu dziļāk dabūtu iekšā, ļoti strāvi bija viņš jāvada. Un kas notika? Dzidrs ūdens vēl bija. Varēja redzēt, kā nāk pakaļ līdaku. Un viņi nāk, bet neņem tikko. Kā tu gribi? Kā tu apstājies? Apstājies, lai viņu varētu paņemt. Tā viņš uzreiz uzpeld uz augšu. Uzpeld un viņu vairs neņem. Jā, tā jāpadzer kafiju. Vakars pienācis ir. Tāds šis ezers izskatās skaists. Tādām klinšu malām. Un tā te izskatās apkārt. Izmētājis esam šitādu mānekļu čupu. Tādu. Un tā te izskatās. Ļoti skaists ezers. Forši var pastaigāties. Gar krastu. Pamētāt, pameklēt kādu zivu. Vienu mazu daļiņu, jo mēs tik nostaigājam. Viņš te diezgan liels un garš ir. Tad jau skatīsimies vēl pacapēs bišķi. Tad līdz vēlākam. Viens skaistos vēl tāds uzķērās tagad vakarā. Mazulīts. Hops, paldies. Vēl turpinām, paliek vien tumšāks. Kur tev noķert viņu? Tas neesmu bieži. Tā, lietas uznāk diezgan. Pārēsim vēl bišķi uz citu vietu. Pamēģinās bišķi pamētāt. Ja neķersies nekas, tad šodien būs jābeidz ar. Te ir uguns, kur vieta skaisti var pakurināt uguni, ja gribās. Bet pa lielam ir skaista vieta. Kur var atbraukt pastaigāt, te tādu staciņu savukārt ezeram arī. Iestaigāt staciņu. Nu, tā te var pastaigāties arī apkārt visam ezeram. Droši vien, ja nemakšķerēt un tikai pastaigāties, tad varētu arī apiet noteikti apkārt visam ezeram. Bet viņš ir diezgan garš. Meži te ir līdzīgi. Tā tai pusē. Bet nu, te nav tāda mazāka akmens, te ir vairāk klints tāda. Arī mežā klints ir kā ir. Klintīgs. Ne ļoti augsts, bet nu, ir. Te gribēju pieeja. Nu jā, mēs lietas uznāk. Oj. Kas pa lietu uznāc? Oj. Ieķērās makšķereglē. Uznāc tāds diezgan
Iet, vajadzēs iet jau, jābeidz būs. Citādāk būsim slapļi pavisam slapļi. Negribās jau būt pavisam slapļi. Viņš gribās vēl pamēt. Kā jau īstiem nokšķērniekiem. Vēl pēdējie iemeti. Vēl pēdējie. Savādāk jau nevar. Citreiz jau, kad lietas līst tieši labākā copa. Iemetam, varbūt vēl kādu asaru noķersim. Rotiņu, karpelānu rotiņu iemet. Tajā ezerā viss rotiņas apraustīja. Daba iepirkt cits. Bet atradu tādu, pamēģināt, kā būs. Kas tas tāds man tā? Pamēģināt citas rotiņas. Pēdējie iemetiem, ne? Vai pēc laiks izmainījās, ne? Pēkšņi izmainījās pretēji visam, ne? Es iemetu baigo iemetienu un arī šāv pārā viss jābeidz šodien, ne? Man jau tur, kad gāja prom tiek, es to vienu dzerts tādu kārtīgā sopu bija. Tāds vilums bija, bet otrais varētu es mētāju, vispār nespēju neko. Tur tas nomainīt. Oj, ar vien stiprāk lietas līst.